Vēsts motors Toyota piedāvā 101. rūts. Jā, un turpinām rūcienu. Pie mums šodien studijā veseli 2 Okarts Autosporta akadēmijas dalībnieki. Tad mums ir Edgars Grīnītis un Egijos Olekts. Labvakar. Labvakar visiem. Jā, jautājumi, kā es teicu, mums ir vienādi, plus mīnus, lai varētu skatītāji un klausītāji izvērtēt, jā, kurš tad būs tas, par kur visvairāk balsos. Jāsaka, godīgi, balsojums tiešām ir pagaidām, ļoti, pagaidām, bet ir ļoti kubls. Cilvēki ir aktīvi, tas mums priecē. Jā, jums vēl ir iespēja balsot vēl. Un tad ejam pie jautājumiem. Tātad, kā tu nonāc autosportā un kādā disciplīnā tu šobrīd startē? Sāksim ar Egilu. Šogad startēju supersprinta sacensībās un autosportā nonācu 2008. gadā, pavisam nejauši uzzinot, ka mūsu reģionā notiek ziemas kausa sacensības, kurās arī nolēmu piedalīties. Un Edgars? Patreiz startēju arī supersprintā, bet no autosportā nonācu sākot ar veco labo Žigulīti par piemājas ceļiem, grāns ceļiem un saucamām krūmu gonkām, bet, autosportē pēdējos 4 gadus, tā vairāk. Tas man patīk, Omi Žigulīts, jā. Tālāk ejot par Omi Žigulīšiem, kādi ir tavi lielākie panākumi autosportā līdz šim brīdim? Nošaik Edgars. Tā 2010. gadā ziemas sprintā, tā saucamajā ziemas kausā, 3. vieta Kandavas posmā, un 2011. gadā pēc gada atkal tieši Kandavas posmā atkal 3. vieta, un 2. vieta Mērsragas posmā. Kandavas posma bija diezgan baisi, jā. Kā tev? Arī ir bijuši godalgotās vietas ziemas kausā. Mēs abi kopā startējām, var teikt, cīnāmies viens otru. Bet, pat, var teikt, svarīgākais, man liekas, ir bijis šogad. Tas bija kartiņu kausa studentiem, kuru es uzstādīju 3. labāko laiku no 50 dalībniekiem un kopā aizvedīju savu komandu uz 2. godu pēc savu vietu. Malači. Kādēļ tu pieteicies Okarts Autosporta akadēmijā? Kāds bija motivācija? Es pieteicos šai programmai tāpēc, lai sasniegtu savu sapni, startēt autorallijas sacensībās. Tās būtu respektīvi vairāk vai tuvāk mīļāks no Itālijas rallijas, no kurienes arī pats esmu nācis. Un? Edgar? Man ir tā, kad pats nemaz nezināju par šo projektu, bet draugs satiekot man saka, pieteicies, kā tur nav, es saku, ko pieteicos. No Okarts Autosporta akadēmijas es neko nezinu. Tā viņi man parādīja, kur var sameklēt, izlasīju projektu un sapratu, ka tas ir priekš manīm un ka būs mans mērķis un būs izaugsme. Tu ļoti labi, Klau, bet tad jautājums ir varbūt par to nākotnes lietām. Vai tu saisti savu nākotni ar autosportu, vai varbūt tas tev vienkārši nevis profesionāls mērķis, bet, teiksim, tāds dārgs hobijs? Patreiz tas varētu būt dārgs hobijs, bet, ar šo projektu palīdzību es esmu sapratis to, ka tas ir priekš maniem, tas ir tā kā laika jautājums un tas būs profesionāli. Egil? Protams, ka vēlos saistīt ar nākotni, jo tas ir mans dzīvesveids, var teikt. Kā jums šķiet, kādēļ katrs no jums varētu būt tieši šis te Okarts Autosporta akadēmijas uzvarētājs? Egil, kā tu domā? Es domāju, tas varētu būt tāpēc, ka es sev vēl tikai parādīšu. Tas nav tā, ka man jau ir tēvs, māte vai vēl mamma, kad teikt, baigais autosportīs, bet es pats tieši uz to un tiekšos un sev pierādīšu. Ļoti labi argumentācija. Edgar? Varētu būt tas, ka tāda izaugsme, kāda ir šī projekta laikā, es nemaz nebiju iedomājies, ka tā var attīstīties, un es domāju, ka es esmu sapratis, ka tas ir priekš manīm, un es to turpināšu darīt, tā kā kāpēc gan neuzvarēt? Mētiecīgi. Man patīk. Tad pēdējais jautājums attiekot no šīs te sporta tēmas varbūt, ja? Kas tu esi tad, kad tu novelc to savu sporta kombinezonu, ķīveri, un es vienkārši kļūstu par vienkārši normālu džeku? Es mācos Latvijas Lauksaimniecības universitātē studiju programmā mašīnu projektēšana un ražošana. Patreiz praksējos. Tad tēmu, jā, un tā kā sirdī tūs. Brīvā laikā izklaidējos, bet, vislielākā laika, paiet, skrūvējot un uzlabojot mašīnas, protams, bez ķivers. Un tev? Protams, no noslēpums abi mēs esam kursabiedri. Skaidrs, jā. Ļoti labi. Tas bija tas pēdējais tāds. Jā, labi. Visam atpildīt arī to, ka mēs esam vispār brālēni. Ko šitas bija fantastisks, gudrs, taktisks gājiens. Tad jūs vēl pasaka, jūs kopā vienā garāžā arī skrūvējatās mašīnas. Vienā ciematiņā, teikšu tā. Malači. Paldies, atgādāšu vēlreiz, ka mums bija Okarts Autosporta akadēmijas dalībnieki Edgars Grīnītis un Egils Olekts. Paldies, tas bija tiešām ļoti forši. Visu labu. Paldies,
ko, bet tagad, vai Kia īpašnieki mani atkal dzird?